Pirmais būs par vidusskolas padomes iesniegumu. Labdien! Labdien! Ingona, tev arī uz šeit. Здравствуйте. Par pusdienām. Ой, у нас успешный труд. Всех вперед. Kāpēc necēl iesniegumu caur kancelēs nodaļu? Es jau zemēju atsūtu. Nākošais par Aglonas vidusskolas padomes iesniegumu. Ir iesniegums par ēdināšanas izdevumu apmaksāšanu skolēniem. Tātad lūdzam rast iespēju un finanšu līdzekļu apmaksāt Aglonas vidusskolas 3. 12. klašu skolēniem skolas kopgalda pusdienu izdevumos no 13. gada 1. februāra. Varbūt pirms debatais ieslīd, man ir jautājums finanšu nodaļai aprēķini. Ir sarītināts, jā, bet pie manis. Un arī doma tāda, ja piedodiet kolēģi, mēs apmaksājam pusdienas vidusskolā, lai tas princips būtu vienlīdzīgs arī visiem pārējiem. Tad, ja tāds lēmums top, tad tas attiecas uz visām skolām. Finanšu nodaļa ir pareiķinājusi, cik tas apmēram varētu izmaksāt. Kā man nosauc? Jā, vai kolēģi būtu lietas kursā, cik tas, jo šeit tas ir praktiski ļoti finansiāls dabas jautājums. Pēc mūsu aprēķina Aglonas vidusskola 14,866 lati, bet ir arī pārējām iestādēm izglītības aprēķināt. Grāveru pamatskolai 2600 lati, es te domāju, tāpēc, ka vēl bērndārza grupiņa Priežmalas pamatskolai 3300 lati, Šķeltavas pamatskolai 3000 lati, kopā 25 490 lati visām tātad vispār izglītojošām skolām bez Aglonas internāta vidusskolas. Šķeltava bija? Jā, Šķeltavas, es pabeigšu, jā. Tātad Šķeltavas 2142 un bērnu dārza grupiņa 952, 3094 Šķeltavai. Un vidusskolas izglītības iestādē Aglonas 2425 lati. Tātad kopā 25 490 vispār izglītojošām un 27 955 lati. Pagāja Elizabete bija. Nē, visi atbildēja uz jautājumu. Ne, man jautājums par pirmskolas iestādi. Tur cik tie 5-gadīgie, 6-gadīgie skolās jā, bet Aglonas dārziņš. Vai tur pilnīgi visi, kas... Aglonas dārziņš 16 bērni ir rakstīts. Nu, tas ir tā klasība, tas ir aiziet uz skolu, jā. Nu, droši vien. Ne? Kolēģi, jautājumi, priekšlikumi. Man ir jautājums par skolas padomē, kāpēc tapušās tā lēmums un, teiksim, ierosinājumi, teiksim, pamatojums. Šāds te lēmums tapā sakarā ar to, ka citās pašvaldībās apmaksā šīs te pusdienas. Otrām kārtām, kā no budžeta uz pašvaldību atnāk uz katru bērnu konkrēta summa, no kuras arī varētu aplicināt ēdināšanai, vai ne 100%, bet arī daļēji, un vispār skatīt šo jautājumu, vai ieklausīties varbūt arī prezidenta vārdos, ka ja bērnam trūkst pildspalvas vai grāmatas, to vēl skolotājs var nodrošināt, ja bērns ir neēdis, atnācis no domāšanas un izglītības procesa, ar to ir gandrīz apstājies.
Tas ir izglītības kvalitātes celšana. Runājot par to ēdināšanu, tomēr, ja mēs arī sekojam tam līdzi, ir tādas problēmas, tas ir sociālais dienas. Jā. Drīkst pajautāt? Jūs gribat teikt, ka sociālais dienas kontrolē, vai katrs bērniņš ir atnācis uz skolu paēdis? Ja ir trūcīgā ģimene. Jā, ir trūcīgā, bet ir netrūcīgā. Ja nav trūcīgā, piedodiet, vecākiem arī ir pienākums rūpēties par saviem bērniem. Bet kāpēc citas pašvaldības atrod līdzekļus un apmaksā, vai tur visi trūcīgie? Uzprasiet citām pašvaldībām. Šeit mēs lemjam par mūsu pašvaldību. Ja mēs varam konstruktīvi strādāt. Es, diemžēl, atvainojos visiem deputātiem, es daudz ko nedzirdēju, laikam ar atpakaļ datumu būšu gudrāks paklausu. Ja, laikam varētu atstāstīt man pusdienas pārtraukumu, ja. Man jautājums ir ļoti vienkārši. Kaut ko cilvēki sarakstīja, ja. Es nezinu, ja tur iekļaut Aglonas bērnu dārza vai pirmskolas iestāde bērni. Ja nav iekļauti, tad jautājums ir Priežmalis bērni, ar ko labākie, ka viņam mēs domājam, kalkulējam, cik tas izmaksā. Tad kopējas summa būs drusku lielāka nekā Valentīna teica, un man jautājums finanšu nodaļu vadītāji. Jūs varat sagatavot atzinumu, vai ir sagatavots atzinums, vai tas ir reāli, vai nav reāli, un tā tālāk, un tā tālāk. Ko mēs šeit diskutējam par to, par ko reāli, es sapratu, Igors kaut ko izgudro, un tā jūs ir rokas pacelsiet, ja? Finanšu nodaļa ir redzējums, vai tas ir normāli, nenormāli, varam, nevaram. Cik līdzekļu varam, mēs varam vai nevaram pavisam, jā, bet lai nebūtu tā, ka deputāti, kā idioti seši jau. Elizabete, jums vārds tika dots? Es pārstāvu skolu. Bet vārdu vajag prasīt. Jūs atrodaties sēdē. Jā. Jūs vienmēr tā? Paldies par jautājumu. Jums atklāsim. Es neprasīšu jums. Es atkal pelnīšu. Tā, tad es gribētu atbildēt. Jā. Jūs deputāti ar Dimānu jautājumu. Es šoreiz drusciņi garāk parunāšu, bet ne pārāk gari. Bet tas skar šo te jautājumu. Tātad vakar, var teikt, tika pabeigta budžeta izstrāde 2013. gadam, to iespēju robežās, kādas mums nodrošina mūsu budžeta ieņēmumi. Un rezultāts ir tāds, ka budžeta izstrādes procesā gāja diezgan smagi. Ar katru struktūru vienību tika pārunāts vairākas reizes, par 2-3 reizēm mēs pārunājam. Un kā tika sastādīts šis te budžets struktūru vienībām? Ja mēs runājam būtiski par katru izdevumu un ieņēmumu kodu. Mēs skatījāmies 12. gada izpildi, ņēmām ārā, piemēram, tur pamatlīdzekļu iegādes, visu to, kas tātad 13. gadā nav nepieciešams. Atstājām praktiski izdevumus tikai uzturēšanas izdevumu sekšanai iestādēm. Un bija ļoti daudz iebildumu no gandrīz vai no visām iestādēm struktūru vienībām, ka ļoti mazs budžets šajā gadā ir salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Es jums arī varu tūlīt, vai varbūt tad, kad būs pārunas par budžetu, iesniegšu vēl papildus tabuliņas, kur ir salīdzinājums tātad pa iestādēm struktūru vienībām, gan ieņēmumiem, gan izdevumiem ar 2012. gadu un ar sākotnējiem budžeta pieprasījumiem. Rezultāts ir tāds, ka Aglonas internāta vidusskolē salīdzinājumā ar to, ko viņi ir pieprasījuši 2013. gadam, vēl būtu jānodrošina papildus 33 000 latu, kurus, es pašlaik vēl tā kā nevaru ieraudzīt šajā budžetā, ir tur visādi varianti, tad jāmazina vēl par 2,17% jau tā apcirti izdevumi pārējām iestādēm, lai varētu nodrošināt tātad Aglonas internāta vidusskolē šos te 33 000. Nekādi 25, ne 30 000 es 2013. gada budžetā neredzu. Ja jums ir kaut kādi priekšlikumi varbūt vai ieņēmumu daļā vai izdevumu daļā, tad varētu par to debatēt, bet es neredzu. Tā bija iespēja. Paldies, vai praktiski tas ir finanšu nodaļas atzinums. Jā, Elizabete.
Man ir jautājums, vai Finanšu nodara ir pētījusi, piemēram, atsevišķi pa klasēm, cik varam atļauties, piemēram, kaut vai 3. klasē vai pamatskolē, Šķirtavā, Grāveros, Aglonas vidusskolā, Aglonas internāta skolā. Vai tāds pētījums tika veikts? Es pētīšu tad, kad būs priekšlikumi no Finanšu komitejas vai no atsevišķiem deputātiem kaut vai no iedzīvotājiem tieši par kurām klasēm veikt pētījumu, jo es nevaru atļauties katru klasi veikt atsevišķi un kopā pētījumu. Kādu jūs pajautāsiet, tādu mēs veiksim pētījumu, bet pašlaik ir pētīts tā, kā ir pieprasīts. Tas nozīmē, ka mums atkārtoti jāiesniedz domē 12, no 3. līdz 12. klasē 9 iesniegumi par katru atsevišķi klasi. Un jūs varbūt kādu uz šo te Nē, pagaidiet, tas ir, kāpēc jūs tā to nostādiet, tas ir tāds īpatnējs jautājums no jūsu puses, jo, kā tad jūs izlemsiet, kur ir tā labā klase un kur ir tā sliktā klase? Es nezinu, es domāju, ka jāizlem tad, pēc kaut kādas secības, vai tad 2. klasē, tas ir 1. 2. piešķirts, vai 3. klasē, vai kaut kādu iemeslu dēļ vēl tur 12. klasē, pat cik viņiem ļoti daudz un grūti jāmācās, varbūt tā kaut kā, ne jau katru klasi mēs tagad pētīsim, kurai tad doties, varbūt, ka tur. Es nezinu, bet tas ir deputātu jautājums, tas tikai mans tāds viedoklis. Nē, es saprotu, tas nozīmē, ka, piemēram, tā kā priekšsēdētāja kungs pateica, ka tas ir vispār sociālā un tas ir vecākiem jāpildas arī pienākumi, un jādaro bērni, tad šāda te iesnieguma vērtūtība varētu būt, ka mēs uzrakstam un jūs iesniedzam. Nē, viņa varētu būt, mēs jums varam veikt aprēķinus, bet es saku vēlreiz, ka budžetā es neredzu šādu naudiņu pašlaik. Diemžēl mums ir varbūt būtu svarīgi pašlaik atrisināt jautājumu ar Aglonas internātu vidusskolu, kā viņam izdzīvoties līdz gada beigām, jo kāpēc arī ar internātu vidusskolu izveidojās šāda te problēma, jo viņiem 2012. gadā salīdzinām ar 13. gadu, ir liels tas budžeta izdevumu palielinājums sakarā to, ka tas arī nav viņu vainas dēļ, bet sakarā to, ka viņiem ir piešķirta mazāka mērķdotācija saimnieku uzturēšanas izdevumu sekšanai. Manuprāt, izskatās, ka šī problēma ir pašlaik aktuāla, lai vispār nodrošinātu iestāžu darbību daudz maz normālu, un tad varbūt, es nezinu, ja tur parādās kaut kādi papildus līdzekļu budžetā, tad varbūt var arī lemt par šo jautājumu. Tas nozīmē, ka, ja gadījumā kādā mēnesī parādās brīvie līdzekļi, tie tiks novirzīti uz šo te iesniegumu. Kāpēc? Nē. Tas to nenozīmē. Mums ir vēl iesniegumu arī daudz un vajadzību arī daudz. Bet šeit ir, saprotiet, šeit ir viens paraksts nosadz ļoti daudz vecāku parakstu, jo tie ir klašu pārstāvji. Tie nav 8 cilvēki, jā, tas ir... Man ir tāds jautājums vecāku padomē, kāpēc jūs, neesat domājuši arī par tādu lietu, kā, nodarbinātība vasarā. Kāpēc tie bērni, kuriem ir jau, tiesības varbūt tās sākt strādāt no 13 gada vecuma, kāpēc jūs nevarētu varbūt tās pārdomāt tādu lietu un pajautāt, labi, tas ir tāds mans tīri viedoklis, jā, komiteja nav skatīts, bet, priekšlikums. Varbūt tās tad pašvaldībai prasīt šo te iespēju vasarā strādāt, un bērni, pieņemsim to savu mēnesi nostrādājot, minimāla alga ir 4 stundas strādā, uz pusēm 100 lati, izdalē 55 centiem, kas ir pusdiena, jā, pusdienas, tas ir 180 dienas. Principā viņi ar savu darbu ir nopelnījuši nākošajam mācību gadam, šīs te pusdienas ir apmaksājuši. Viņi, ir mēnesi strādājuši, viņi ir pelnījuši, viņi, attiecīgi arī, sev ir šīs te pusdienas nopelnījuši. Kāpēc, šiem te bērniem, kuriem ir jau tas vecums, 12. 11. klasi, lai viņi vasarā staigā nedara neko, varbūt tās arī tādā griezumā varētu šo te jautājumu parisināt. Sakiet, lūdzu, vai pašvaldība šo jautājumu šādā griezumā risināja līdz šim un risina? Un ir padomās, kā risināt šo jautājumu? Šis dotajā mirklī ir priekšlikums. Viens no priekšlikumiem, kā varētu mēģināt, tiem bērniem, es nezinu, tā ir kura no kuras klases. Tāpēc tās priekšlikums nedzimā visu šo 3 vai 5 vai 10 gadu laikā. Šāds priekšlikums ir iesniegts arī tieši no manis
bet ne jau dotajā mirklī pa brīvpusdienām, bet par iespēju vasaras periodā bērniem rast iespēju strādāt. Finanses komiteja lūdzu, kā teikt, skatīt. Līdz šim priekšlikumam vēl nav acīm redzētais, nu, teiksim, dienas kārtībā, kā teikt, vēl nav, bet tas ir arī viens no priekšlikumiem, kas nozīmē, ka mums 23. janvārī skolā ir lielā sanāksme, un man kā pārstāvjiem būs jāstādās priekšā. Tātad, pirmām kārtām tiek atteikums, iesniegums tiks izskatīts, pētīts, viņš tā īsti tā nebija jāpaklasēm. Tātad tiek atteikts, jo finanšu trūkuma dēļ. Un otrs, arī pamatojums, ka ir priekšlikums no 12-13 gadiem skolēniem strādāt un nopelnīt pusdienas. Ir tā? Tur neiet runa pa pusdienām, tur iet runa dotajā mirklī par iespēju vasarā strādāt. Jā, teiksim, vai nu tad vienkārši šo te jautājumu varētu pagriezt savādāk, vai nu viņš saņem tos 100 vatus uzreiz un iztērē, vai nu šos 100 vatus attiecīgi, kā teikt, varbūt tās varētu, teiksim, pagriezt tādā veidā. Tas ir arī debatējums un skatāms jautājums. Bet varētu būt lielāko bērnu paudu. Tieši tā, jā, kas ir šāds trešgadīgam, ceturtgadīgam klases arī skolēnam? Liksim strādāt. To aizliedz likums. To, nu, diemžēl, kaut jau likumu. Jā, ne, jā. Jā, tas gribēju pateikt ļoti labs priekšlikums Ingūnai. Teiksim, man ir varbūt tad jautājums klātesošajiem vecākiem, kuriem varbūt ir vidusskolas vecuma grupas bērni. Vai vasarā ir viegli Aglonas novadā atrast darbu pieaugušam cilvēkam, nerunāt par bērnu? Tā, jā, nē, nesat. Pagrūti, jā, tad, teiksim, šī gadījumā, teiksim, priekšlikums varbūt ir labs, ka var meklēt, kā interesanti tikai doma nodrošinās viņiem to darbu iesaistīs varbūt kādos projektos vai vēl kaut kur, kas droši vien būtu labi. Bet es gribu pateikt, ka domē bieži vien pietrūks naudas, teiksim, mūsu bērniem, bet mēs reāli atrodam bez mazākām diskusijām naudas, teiksim, dažādām grāmatām, karodziņiem, blembakiem un vēl visu kaut kur, kur mums vajag, nevajag. Tas notiek fiksi, ātri un veiksmīgi, teiksim, ja. Un prieks, ka ir atnākusi vecāku padome un pauž šādu te interesi, ka bērniem varbūt tādu iespēju varētu dot, jo ne visas ģimenes varbūt vecāki spēja atrast darbu, nerunājot par pašiem bērniem, ja kvalificēti pieauguši cilvēki nespēja atrast darbu novadā. Ko bērns var darīt, teiksim? Protams, kad ir jāveicina, lai viņi strādātu. Es esmu tikai par, un es atbalstīšu Ingūnas priekšlikumu par to darba nodrošināšanu bērniem, ja saskatīšu tur racionālu iespēju kaut kādu to izdarīt. Jā, ja drīkst papildināt, kāpēc doma bija sakojoša, tā kā kādus gadus pāris atpakaļ, valsts nodarbinātības biežā, jāteiksim, jā. Tas bija domāts uz šo te pašu veidu. Es arī teicu, šie ka es to bērni varētu atbalstīšu. Strādāt bibliotēkā, grāmatas līmēt, varētu teritoriju, varbūt tās, teiksim, kā lai pasaka, vidusskolā, nu, teiksim, tā kā bija, tai pašā, teiksim, turismu centrā tās pašas statistikas darīt un tā tālāk. Labi piekrīt, varbūt tās tur nav tiem 100 bērniem un tā tālāk darba, jā, teiksim, tā, es biju rēķinājusi un iesniegumā bija rakstīts par 30 bērniem, bet, nu tas ar domu tādu, bet, saku, tas ir debatēms un spriežams jautājums. Viņš pat ir jāvirza, turpat bez garām debatēm viņš jāvirza, un tas ir ļoti labs, teiksim, tavs priekšlikums, kas tiešām iepriekšējos gados tika realizēts, un es domāju, ka viņš bija labs. Tas tiešām skar tikai vecākās grupas, teiksim, skolēnus, jā, un jaunākā paudze vidējā skolēni, tas ir, teiksim, nu, līdz kaut kādā, līdz vidusskolē, pamatskolas bērni, viņi diemžēl nevar tā tik viegli strādāt, tur ir sarežģījumi. Un darba devējs, ja kāds arī ir, ņemot vērā visas tās klapatas, kas ir bērnu nodarbināšanā, teiksim, viņam vieglāk ir nenodarbināt neko. Tas ir tā problēma. Jūs tikko minējāt, ka kāpēc mums 3. 4. dot, jo mēs tā diskriminēsim, kāpēc tur 6. labāks vai 12. labāks. Tajā pat laikā mēs diskriminējam 7. 8. 9. plašu vecāku grupu, jā, un sakot, ka 2 vidusskolnieki var strādāt. Un kaut kā jocīgi, jūs paši sev pretrunāt nāk. Tur arī tajā laikā nāca bērni, negluži 9. Tur nāca bērni sākot no 13 gadu vecuma. Jā, bet tā 13 gadi nav 4. klase, nav 5. klase, nu nav, diemžēl nav, tas ir viens. Un jūs nonākat pretrunā. Šeit jūs sakat diskriminējam, tur jūs sakat nediskriminējam, tas ir tā. Un varu teikt, ka arī vidusskolas padome ne tikai pieprasa, jā, kā šādā iesnieguma veidā lūgums apmaksāt, bet arī dara, lai finanses ienāktu ne tikai no pašvaldības vai no Latvijas ministrijas, bet arī no projektiem un dibina biedrības. Nu, caur biedrībām mēs diemžēl, bet nevaram pieaicināt šo te un apmaksāt pusdienas. Tas ir jālem pašvaldībai. Es saprotu, ka pašvaldībā, citas pašvaldības bērni kā nākotne ir svarīga, Aglonas novada pašvaldība jaunatne, bērns, kas ir nākotne, nav vajadzīgs.
Finanses neatrodam. Jā. Es vēl par šo jautājumu. Budžeta pieprasījumā Ingūnas priekšlikums ir bijis rakstisks, un viņš ir arī iekļauts. Tie ir aprēķināti, es saprotu, Aglonas bērniem tikai, jo nebija tādas informācijas, varbūt uz ātro. Tātad 4653 lati šeit ir iznākuši. Tad šie te 4653 lati jāpieskaita pie tā, kas pietrūkst vēl Aglonas internāta vidusskolē pie tiem 31 000. Ja? Varbūt lūdzu to ieprotokolēt pašlaik, lai pēc tam mēs varētu savākt kopā tos skaitļus, ja? Lai neiznāk tā, ka es tur kaut ko teicu tā vai ne tā, un tad skatīties no tām prioritātēm. Kā es skatījos uz šo te skaitli, ja? Iesniegums jau bija, un man par viņu bija jādomā par to cipariņu, bet es izgāju no tāda viedokļa tīri formāli šoreiz tiešām, jo es izgāju no tā, kuras struktūra vienības mums jau ir nodibinātas un apstiprinātas un ar reģistrācijas apliecībām, un kurām ir jānodrošina uzturēšanas izdevumi. Šis netika iekļauts. Drīkst pajautāt. Jā. Valentīnā, kas prasīja iekļaut to, ko jūs tikā teicat? 4000 vai 2000? Nē, es neiekļauju, es saku, ka es iekļauju tajā aprēķinā, kuru atceraties, es jums sniedzu kopsavilkumu par pieprasījumu. Man jautājums ir, tad labi, es noņemu jautājumu, man jautājums priekšsēdētājiem. Vai jautājuma nav? Nav jautājuma jau, visi jā. Man jautājums Igora kungam. Kāds mērķis pašlaik izskatīt šo iesniegumu? Parādīt, ka mēs... Iesnieguma izskatīšanas kārtība. Tā, jā? Tā, tikai tāpēc, jā. Tad man ir jautājums, ja priekšsēdētājiem lūdzu, nevarat atgādināt, no 13. decembra Finanšu komiteja kadris sanāca? Pēdējais protokols ir 13. decembris. Šodien, ja nemaldos, 18. janvāris. Mēs tik čakli strādājam pie projekta, mēs tā izskatām grozījumu, priekšlikumus. Mēs ļoti čakli strādājam ar finanšu. Jūs tā čakli strādājat. Jautājums ir tās Finanšu komiteja bija sasauktā? Nebija. Paldies. Tas nozīmē tā, mēs strādājam pie budžeta. Ja tad Andris Baduns, es apsveicu jūsu visi tie priekšlikumi, kas sāk normāli strādāt pie budžeta, A, B, C variantu, izkalkulēt par prioritātiem, padomāt. Ja, varāties savā suvā. Ko mēs varam? Tā ir tikai pakazuha. Pārējais tā ir pakazuha cilvēkiem, kā pēkšņi saņems cepure noskaut, kāds uzdrošinājās, ja, bet... Vaģim lūdzu pēc būtības. Būtība tāda, ja, kā jūs strādājat pie projekta budžeta, ja šeit es redzu tikai viens formulējums. Priekšsēdētājs teica, algas atstāt 12. gadā, un lielcepurei veikt parunas ar iestāžu un struktūru vienību vadītājiem, sniegt skaidrumu, ka darbinieka alga fonds tika atstāt 12. gada. Viss, ko Finanšu komiteja izcepā, sākot pie budžeta strādāt no novembra līdz 18. janvarim. Viss, kāds nākošais iedzens, ko jūs tur kalkulējat? Vai to, ko mēs arī tas nozīmē, ka ir tikai Igors, Valentīna un laikam Antons atkal strādā pie projektā, Inguna kaut ko tur arī palīdzēja, ja sociālajā komiteja jūs izskatījāt tādu iespēju, ir kaut kāds lēmums par to? Jūs teicat, nodarbināt bērnus, jums ir sociālā komiteja. Kāpēc jūs sociālajā komiteja nevarat godīgi pastāstīt, ka jums ir tāds mērķis, interesanta doma, varēja decembrī... Pagājušo gadu tika iesniegts. Labi, Abaldieti komiteja nerunāja par to, brīnumi. Finanšu, atvainot. Sociālā komiteja runāja. Sociālā komiteja, kad es tikko sāku runāt par naudām, tu uzdod jautājumu, kāpēc tu naudas jautājums skaties sociālā... Es pašlaik pajautāšu, jūs neizgudrojat, tas vajadzīgs vai nav vajadzīgs, bet Valentīna jau kaut ko saplanoja. Apējot Finanšu komiteju un apējot visus, ja turpinājāt tā strādāt. Valentīnai bija dots uzdevums strādāt ar struktūru vienībām, lai sabalansētu budžetu. Sabalansējam. Vēl drusku ne. Ko jūs tik strādājat?
Lūdzu par ēdināšanu, kolēģi. Mans priekšlikums to iesniegumu virzīt sociālajai un kultūras. Ēdināšanas izdevumi nav nepieci sociālā komitejas. Tikai jūs pašlaik dzirdiet, tas ir varbūt vienai daļai bērniem vajag caur sociālo. Pateiksiet, ka var sakot, ko tu sociālā komitejas. Jūs varat kaut kādas uzņemties atbildību par kaut kādu hot vienu jautājumu, izņemot balsojot tā, ka jūs prasa. Izbeidziet. Lūdzu, mans priekšlikums nobalsot par to, ka šo iesniegumu vajag izvērtēšanai, nosūtīt sociālajai kultūras izglītībai, sasauciet ārkārtēju komiteju, izgudrojiet, kādu jūs redzat risinājumu. Varbūt viena daļa ir sociāli pabalsta, arī var sniegt skaidrojumu. Varbūt pareizi Inguna teica, ir tādi, kuri var atstrādāt vasarā, no problēma. 3., 4., 5. variants. Jūs izgudrosiet kārtību un ar tādu kārtību iesiet uz finanšu komiteju, lai mums zina, par kādu summu mēs sāksim runāt. Bet nav nekārtības, ir kaut kāda pseidi iesniegumi, ar kādu datumu viņi reģistrēti. Nē, jūsu iesniegums, kad viņš reģistrēts. Ir viņš reģistrēts. Kad? Tad jautājums, kāpēc... Paskatēties lietu. Labi, varēsiet kopīt pēc tam ierismēt. Nevajag. Tad man ir jautājums, kāpēc finanšu komiteja to jūsu iesniegumu neizskatīja. Viss. Budžeta pieprasījumā ir tā summa iestrādāta. Ar kādām tiesībām? Ar kādām tiesībām? Uz iesniegumu pamata. Abaldiet, tad iekļaut arī to. Ar ko viņš ir sliktāks vai labāks? Ingūnā. Kad Krimans raksta, tad visi ignorē. Nu, ir kāda starpība? Un viņš ir iekļauts finanšu komitejas sēdē. Finanšu komiteja jūsu iesniegumu neizskatīja. Sociālā komiteja jūsu iesniegumu kā cilvēka neizskatīja. Ar kādām tiesībām viss šeit notiek? Tad ir savie cilvēki, savēji un nesavēji. Mēs izskatījām visus iesniegumus. Visus, Finanšu komitejā Valentīna sniedza šo tabulu, kur bija visi pieprasītie līdzekļi. Es iesniedzu vēl māja mēnesi, atbildes nevaru saņemt. Ko es varu izsniegt? Es varu jums rīt sagatavot 50 iesniegumu. Jūs jumtu uztaisiet pa 3000 kastuļinām. Līdz šim laikam gaidām. Jā, lūdzu ieprotokolēt. Lūdzu ieprotokolēt. Jūs teicat, ka būvvaldi jūs sataisīsiet jumtu. Jā, un kas izdarīts bija? Nekas, diemžēl, no jūsu puses. Finanšu komiteja nesanāca par šo jautājumu, un jūs vienpersonīgi parakstiet līgumu. Viss, tad lūdzu ieprotokolēt, ka es vainīgs, ka jums priežvalē nav sagatavots un uzbūvēts par 3000, jo es to solīju. Es tam pilnīgi piekrītu, un par to mēs padiskutēsim. Diskusijas beigušas. Mēs varam bezgalīgi šeit runāt. Tad jūs tad 10 štukas varat ar savu vienu pārakstu pārakstīt, ja dome nenobalsoja, deputāti nebija informēti, man kā deputātiem bija liekta iespēja. Bija balsojums? Bija par līgumu. Nebija, viss dzirdēt, ja? Domes deputāti nenobalsoja, bet Valentīna iekļauja summu nejauši kaut it kā. Ar kādām tiesībām jūs iekļaut arī remontu priekšlikumu? Tāpēc, ka bija iesniegums, iekļaut arī to iesniegumu iekš un strādājot. Tur bija iedzīvotāji iesniegums un viņš bija iekļauts. Mēs debatējam par šo jautājumu, kā viņš risinātu, vai tas ir... Jūs risinājāt tā, kā jūs gribat, risinājāt tālāk, jo visi. Paši lūdzu ieprotokolēt, ko teica Rešenka, lai man būtu iespēja. Bija Vaģima priekšlikums, ka manu aizliet nedot vārdu. Vaģima priekšlikums bija šo jautājumu virzīt uz sociālo komiteju. Jā, lūdzu, nobalsojiet, jā. Un 5 dienu laika sagatavot priekšlikumu sociālo un kultūras izglītības komisija par to pēc būtības iesniegumu izskatīt. Ja vajadzīgi līdzekļi, jūs nevarēsiet paši atrast, griezties vajag finanšu komiteju, mēs meklēsim. Kolēģi, jūs sapratat? Lēmums ir pieņemts. Rast iespēju finanšu līdzekļu, rast iespēju un finanšu līdzekļus apmaksāt. Izskatiet komiteju un dariet, ja savu lēmu projektu sagatavojat, uzdrošinājieties parakstīties zem kaut kāda lēmu projekta, lai man būtu smieklīgi padiskutēt, cik jūs spējīga vadīt sociālo komiteju un viss. Tā, kolēģi, tad pārējām pie balsojuma. Kas par to, lai novirzītu šo jautājumu uz sociālo komiteju? Kas par? Jānis Vaģims par, pret, atturās. Pārējie atturās sociālā komiteja. Tas jautājums netiek novirzīts, mums vajag turpināt. Jā, tā ir pūdzelēt.
Ļoti interesanti, ka manu viedokli uzklausa pēc balsojuma. Jūs taču pats teicāt man, ka tas nav budžeta ietvaros, bet tas ir sociālā sfēra. Sociālā sfēra, viņiem ir savi nolikumi, noteikumi. Ja tā ir trūcīgā ģimene, viņi ar viņiem strādā. Tur nevajag atsevišķu lēmumu. Tas nozīmē, ka citās pašvaldībās visas ģimenes ir trūcīgas un atrod līdzekļus. Elizabete, šeit mēs runājam par mūsu pašvaldību. Ja ir līdzekļi, šis jautājums, protams, iet uz priekšu. Man liekas, skaidri un gaiši ir pateikts, kāds ir stāvoklis ar budžetu. Nav skaidrs pat. Ja nav skaidrs, tad piedodiet, es jums nevaru. Arī aprēķini ir tādi, ziniet, vispusēji. Jā, par grupām nav sadalījumu, ne par aprēķini, netiek pat meklēts kaut kādai konkrētai aprēķini, ne konkrētam personam netiek. Nu, protams, bet vidusskolniekiem darbu piedāvāsim un tikai Aglonas. A kurš Ķeltovas? Kas piedāvās? Tas priekšlikums neizgāja. Atbildiet uz Elizabetes jautājumu. Ja jūs kā teikt arī, labi, vadījumam būs kopija un tā tālāk, un izlasot no tā iesnieguma, bija rakstīts tāda frāze, ka var sakot uz doto mirkli sakarā to, ka savā laikā es šajos te biržas projektos biju kā, teiksim, nu, vadītāji, jā, un līdz ar to es arī varēju spriest par to, kāds darbs varētu būt, biju, teiksim, Aglonas pagasta teritorijā. Un bija aicinājums, ja Kastuļinas, Grāveres un Šķeltavu pārvalžu vadītāji redz arī iespējas saviem, teiksim, pamatskolas Šķeltavas, Kastuļinas un Grāveres pamatskolās mācošiem bērniem rast šādas iespējas, lūdzu arī pārvalžu vadītājus budžetos iekļaut šo te lietiņu. Viņi iekļāva? To es jums nemāku atbildēt. Drīkst pajautāt priekšsēdētāji, mēs par konstruktīvu rīcību. Ja iesniegums pēc būtības neaizgāja tajā komitejā, kuri vajag strādāt, ja jūs kā finanšu komitejas priekšsēdētāji, kāds ir izcinājums? Ot, jūsu lēmu projekts par šo iesniegumu. Jā, atlikt šo jautājumu līdz finanšu līdzekļu pieejamībai vai tam līdzīgi. Jā, noformulēt, es gribu balsojumu, ja par šo jautājumu. Pagaidiet, mums nav šeit domas sēdi par lēmumu mums projektu. Ir finanšu komiteja, jā. Ar kādu mēs ejam tālāk. Mums vajag izstrādāt lēmumu projektu. Jā. Atlikt līdz, ko tur jūs teicat? Tikai jūs pašlaik nepiekrietat atlikt jautājumu un pēc būtības viņu izskatīt, es saprotu, jums bija risinājums. Pateikt ne. Vai pateikt jā, bet jūs nevarat ne tā. Es varu pateikt ne. Nu runājot, nu balsojam, jūs teicat ne. Nu jūs teicat, nu lēmumu projektu sagatavojat. Kas lēmuma projekts būs par šo jautājumu? Uz domes sēdi? Ko uz domes sēdi? Nu, ko man atbildēt vecākiem? Mans priekšlikums ir noraidīt šo priekšlikumu jau finanšu komitejā, finanšu līdzekļu trūkuma dēļ. Lūdzu, balsojam. Kāda problēma? Kas par? Pret? Jānis Vaģins pret atturās. Lūdzu, ieprotokolēt, balsoja pret, tāpēc, ka jautājums nav izskatīts atbilstoši mūsu nolikumu sociāli. Pagaidiet, Antons, varat man pabeigt domu? Pagaidiet, deputāts atbild ieprotokolēt. Es jau prasu ieprotokolēt. Viņš runā visu laiku runā. Mēs esam pieraduši, ka runā. Antons, jums ir ko pateikt? Tātad iesniegumā nav minēta summa uz skolēnu pa vecuma grupām. Jums praksē ir tā, ka vecāki ar skolu vienojas par summu, par kādu ēdinās. Mīnas kabinetu noteikumi nosaka pašu uzturvērtību, ja? Kādai jābūt ēdinam. Bet, kungs, jums nešķiet, ka jūs man tagad batonus bāžat? Un kad jūs iesniegumā... tagad man gribat iestāstīt? Tā, kolēģi! Kad jūs iesniegumā minēsit... Viņam tika dots? Viņš ir deputāts. Es paskaidroju, kāpēc es balsoju pret. Varbūt jūs varat aizrādīt Antonu, jo es pirmais teicu, ka es gribu noskaidrot. Nē, tāpēc es brīnos. Jūs vienojaties ar skolu, vecākiem jāvienojas ar skolu. Kāda būs uz vienu bērnu tā summa, ja? Vai viens lats 10, tālāk pagaidiet, es pabeigšu, ja? Tālāk jūs ejat ar savu priekšlikumu, visiem bērniem apmaksāt vai kategorijām atsevišķām apmaksāt tā. Un mēs izvērtēsim savas iespējas, budžeta iespējas, sapratiet? Šodien mēs nevaram izvērtēt pēc jūsu iespējām. Tāpēc es apturēju. Ne finansēs ir zināšanas, cik ne, jums ir, kas kur kam. A jūs gribat, lai, a jums nav zināšanu par skolēniem, jūs gribat pateikt,
ka pašvaldībai nav ziņu, cik skolēni tiek barots, cik ir pēc šitā, uz šodien dienu, 3., 4., 5., 12. klasē. Saproti, ko tu tagad runā? Es saprotu, ka finanses var pazaudēt, bet ne bērnus. Aiziet uz skolu un reģistrēt. Nē, runa par bērnu skaitu, bet par summu uz vienu bērnu, pa vecuma grupā. Jūs nezināt, cik maksā pusdienas? Elizabete. Viņas var maksāt i 10 lati, i 20 centimetri 30. Jums jāvienās, cik vecāki var maksāt. Jūs saprotiet, vecāki maksās daļu. Anton, viss izdarīt. Mēs gribējām jums zināt, cik jūs esat spējīgi apmaksāt. Un tad mēs rēķināsim. Nav jēgas. Protams, ka nav jēgas. Kolēģi, tātad lēmums ir noraidīts. Diskusija par šo jautājumu ir izbeigta. Varbūt man atbilstoši likumam ir pateikt, ir tiesības, kāpēc es balsoju pret. Deputāts var pateikt. Jā, ļoti vienkārši. Iesniegums nav izskatīts Sociāla un kultūras komiteja. Tas ir viens, jā. Nav izvērtēta, cik tas prasa naudu. Finanšu komiteja negrib strādāt, jā, un tāpēc es balsoju pret. Jo uzskatu, ka principā mēs darām ar budžeta to, ko mēs gribam, jā, un ignorējam cilvēkus. Paldies. Būtu droši vien arī. Paldies, Elizabete. Nākošais. Šeit. Es vienkārši, kā no vecāku padomas pārstāvis, gribas atstāt jūs no tālāk savi, varbūt jautājumi, gribu iet uz darbu, un citu vecāku, kuru šeit nav, tomēr mēs griežamies pie jums ar lūgumu, tur arī pierakstīt lūdzu, rast iespēju. Kamēr tas nav iespējas. Man arī to gribētu. Jūs dodiet cilvēkam pateikt kaut ko. Nesteidzieties dot tādu atbildi. Dotā brīdī es nevaru, man ir priekšā budžeta pieņemšana. Ja šis priekšlikums pakarās gaisā, mums viņa jāiekļaut budžetā. Jā, es nesaprotu tur to politiku. Nu jā, tur tā ir tā lieta. Tīri, kā no vecāku puses, mēģiniet rast iespēju. Varbūt, ka Biekļa kungs teica, varbūt dalēja kaut 20-30 centimus, mums vecākiem palīdzēt. Piemēram, es pēc sevis spriežot, dzīve mums ir tāda, ka mēs neesam tā trucīgā statusa, bet arī bagātnieku nav, knāpjās tā strīpas. Un visu laiku esmu godīgi maksājuši, un ja būtu tāda iespēja, būtu jums ļoti pateicīgi. Es domāju, arī būtu pateicīgs. Bet arī citi vecāki būtu pagastam, pašvaldība pateicīgi par to, ka jūs arī domājat par mums. Jo ir tāda grupa iedzīvotāja, kur par viņam ir pastāvīgi ir domāts. Vienā jautājumā, otrā jautājumā, trešā jautājumā un ceturtā jautājumā. Piemēram, ir tā, ka ceļi tur iztīrīti, viss kaut ko apgaismojums ir, bet, ja ņemot vērā manu personīgu kabatu, tad visu stiepam mēs paši. Rokas stieps, mugura sāp, kā ir, tā ir. Tāpēc mēs griežamies pie jums ar lūgumu. Varbūt varat padomāt par tādu slāni, kuri it kā nav trūcīgi, bet arī nav tādi dikti stipri, kuri arī strādā un, tā. Nina, piekrītu. Jā. Es arī gribēju pateikt, labi, te ir iesniegums no tikai Aglonas, Aglonas vidusskolas, bet saprotāt, iet runa globāli, mēs jau arī tā skatījām. Jūs varat dot cilvēkam pateikt kaut ko. Tas nav tā, ka, piemēram, es no Aglonas, kur cilvēks ir no Škeltavas, Priebnoles, Dagdas, es negribu visus, kā saka, atdalīt. Viens no turienes, varbūt šitajā jautājumā, tā kā es pateicu, varbūt jums nebūs tā, ka mēs nedomājam tikai par sevi, par Aglonu. Tāpēc mēs jau to aprēķinām veicam jau uz visiem. Es saku, paldies par to, mēs sakam, ka lūdzam jūs neatmetiet to visu domu. Domu mēs neatmetīsim, bet konkrēto priekšlikumu. Ka mums nepaliks bērni, kas pēc mums paliek? Šitie bērni paliks. Maijā atradīsies līdzekļi. Kolēģi, pāriesim pie nākošā jautājuma. Es lūdzu gribu arī savu pamatojumu pret ierakstu. Pamatojumu lūdzu. Balsoju pret, jo uzskatu, ka domas rīcība šī situācijā ir klāja pretiesiska, ja jūs iesiet pa ielām un redzēsiet, teiksim, tos karodziņus, kas ir sakārti pie stabiem un dažiem parādīsies arī uz mašīnām pirmsvēlēšanu laikā, tad jūs sapratīsiet. Un ziniet droši, ka mēs neesam to jautājumu neskatījuši, nebalsojuši, vai viņus vajag iegādāties, vai viņus vajag uzlikt, teiksim, vai tas ir novadam aktuāli un būtiski. Ja to, teiksim, atsevišķas amatpersonas ir atļaujušas nopirkt un iegādāties ar savu lēmumu, teiksim, un tam mums tie līdzekļi diemžēl aiziet, un bērniem nepaliek, jā, teiksim, tāpēc es balsoju šī jautājumā pret. Paldies. Nākošais jautājums ir, jūs vēl drusku aizskars.
Kas? Nu, ne stipri, bet, par maziem tātad par stabiem balsojumiem. autobusu biļešu atmaksu